Es ļoti priecājos, ka Jūrmala ir viena no tām pilsētām, pašvaldībām, kas pievienojas to pašvaldību kopai, kas izceļ savus ļaudis, kas ikdienā ir izdarījuši vairāk nekā prasa norma, nekā ikdiena prasa. Un valsts heraldikas komisija ar ļoti lielu gandarījumu un patiku ir šo goda zīmi apstiprinājusi, jo tā ir arī saistība ar šīs konkrētās teritorijas identitāti, jo tas ir gan apliecinājums konkrētajam cilvēkam, gan viņa piederība šai teritorijai. Pie apbalvojuma izgatavošanas piedalās apmēram 5 meistari. Visas tehnoloģijas ir praktiski roku darbs. Goda zīme ir izgatavota no 925. raudzes sudraba. Izmantoti elementi no dzintara un koka. Tur ir ielikts gan pieredze, gan arī, jāsaka, dvēsele tajā darbā. Un tas ir gan atbildība, gan arī gods izgatavot šādu veidu apbalvojumus cilvēkiem, kas to ir pelnījuši. Zīmēju un domāju, kas ir lepnums, ar ko jūrmalnieki atšķirās no citiem pilsoņiem Latvijas, ar ko viņi lepojās. Tas noteikti ir vējš, tā noteikti ir jūra, noteikti koka arhitektūra, noteikti mežs. Un šo te visu es koncentrēju tādā nelielā aplītī, mēģināju iekalt sudraba ietvarā.